Tikai Latvijas tautas vēlēts prezidents var dot Latvijai labklājību. Mums ir zemākā labklājība Eiropas Savienībā. Šovasar Rīgas pils atslēgas ir pārņems valsts prezidenta amatā ievēlētais dažādi ranga ierēdnis Rinkēvičs. Neiedziļinoties minējumos, kāds būs līdzinējais ministrs, strādājot valsts augstākajā amatā, uzmanību vēlētos pievērst kam citam – valstī, tās iedzīvotājiem, nākotnē svarīgākai. Runa ir par fundamentālu valsts iekārtas, pārvaldes sistēmas maiņu, ieviešot tautas vēlēta prezidenta institūtu. Kopš neatkarības atjaunošanas mūsu valstī nav bijis neviens prezidents, kurš tautai asociētos ar Latvijas izaugsmi. Tā vietā mums ir politisks aizkuliss, kur podziņas spiedēja komandieri sacenšas cinismā, nekaunībā, manipulēšanas un sarunāšanas spējā, lai valsts augstākā amatpersona būtu prognozējama un uzticama šauram ļautiņu lokam naudas varas interešu pārstāvjiem Latvijā. Nekompetences un neprofesionalitātes rezultāti ir acīm redzami. Latvija ekonomiski atpaliek no saviem kaimiņiem aizvien vairāk. Pēdējā konkurētspējas reitingā Latvija piedzīvojas sāpīgi kritumu no 35. pozīcijas uz 51. vietu no 64. Bet tautas vadoņa prezidenta Ulmaņa laikā mēs bijām 4. attīstītākā tautsēmniecība Eiropā, apsteidzot Dāniju un Somiju. Tāds prezidents, kurš strādāt iedzīvotāju labā, ir iespējams tikai vienā gadījumā, kad viņi ievēl tautu, kas dodot mandātu, padara viņu atbildīgu visas tautas priekšā. Nevien ieviešot efektīvu atsaukšanas mehānismu bezdarbības vai neapmienošu rīcības gadījumā. Noteikti stingra un skaidra kārtību, atbildību nevien pret sabiedrības masām, bet arī pret augstākā līmeņa amatpersonām nav grūti. Vajadzīga tik vēlme to darīt. Pretestība no naudas varas interešu pārstāvjiem sagaidām sīva, bet pār visam ir vēlme pēc pārmaiņām uz labu. Kuģi vada viens kapteinis, lidmašīnu viens komandieris, 2 saimnieces virtuvē rada tikai hausu. Tikai tautas vēlēts prezidents Latvijai var dot labklājību. Apvienojamies! Kopā mums viss izdosies!